Patiesībā, kad es satiku ar Baibu, es redzēju dvēseli uz to, ko viņa dara, un arī ļoti tiešām labu cilvēku, un tā aura, kas iet gan cilvēkiem, ar kuriem viņa runā, viņa kontaktējas, gan arī ar cilvēku, gan arī darbiem, ko viņa dara. Un tas ir forši, tāpēc, ka tu redzi tiešām caur viņas tērpiem un arī tēliem, ne tikai tērpiem, tu redzi tiešām to pašu sievieti no dažādiem punktiem, un tas ir arī ļoti derīgs vīriešiem. Vai tu? Tas nosaukums ir veidojies no mana vārda, Baiba. Tā kā Baiba dara. Baiba rada apģērbus, dara rada. Maskarāde, tā ir mana pirmā kolekcija, ar ko es lepojos. Lai gan tērpi it kā liekas dažādi, bet tas bija ar nodomu, tāpēc, ka katram tērpam viņam ir ļoti spēcīgs raksturs. Toties tas, kas vieno, tas ir tās maskas. Tas ir mūsu sieviešu sociālās maskas, mēs izejam sabiedrībā, mēs esam viens cilvēks, mēs aizejam uz kādu pasākumu, vēl kāds cits, uz ielas cits. Mājās arī mēs esam māte, tur rūpīgā sieviete. Darbā mēs esam vīrišķīgā sieviete, viņai ir brilles, ūsas, tur arī kolekcijā varēja to redzēt. Mēs kļūstam arī par dzīvniekiem reizēm, nevaldāmas, trakas. Mēs esam karalienes brīžiem, tātad ļoti dažādas sociālās maskas, dažādi tēli. Tas, kas mūs vieno, ir tā vienkāršība. Mēs esam vienkārši, mēs gribam, lai mēs esam mīlētas. Baibas apģērbi man šķiet, ka man kā sievietei, kad es viņas nesāju, man piešķira pavisam citu eleganci, kāda man būtu citā apģērbā. Un tas man tā šķiet tur arī slēpjas tas Baibas talants, kad viņa spēja ar saviem tērpiem cilvēkam parādīt pavisam citu viņu panorāmu apkārt. Viņai ir cita pieeja. Viņa paskatās lietām nedaudz citādāk. Atceros, ka 2. kursā es vienkārši uzzināju, ka viņa šuvēja, man pastāstīja. Un es viņai teicu, davai es te uzzīmēšu, ko es gribu, kāds bikses, kāda žakete. Un pasakot par to domā, vai var uztaisīt. Viņa teica, ok, kāpēc nē, es uzzīmēju. Viņa nedaudz pat izlaboja, un man ļoti patīk tas viņas tas piegājiens, kā viņa to izdarīja. Viņa nedaudz laikam citādāk uz to visu paskatījās. Un viņai ir diezgan kreatīva pieeja lietām. Salons ir kā ateljē. Tur var pasūtīt apģērbus, individuāls sievietes var nākt ar idejām, bez idejām, ar vīziju un bez vīzijas. Es varu radīt arī jebko no nekā, bet tā pašā laikā dažādi aksesuāri tur būs gatavi nopērkami uz vietas.